cik man galā tā nauda izmaksās. Tā, kad mēs sākām postfinance biznesu, mēs cenojām tieši tāpatās kā visi nebanku kreditētāji, likām tad procentu likmi, jā, izsniegšanas maksu, tad tur vēl administrēšanas maksa. Un mēs sapratām, ka mums vairāk uzņēmēji pēt, bet cik man galā tā nauda izmaksās. Un tad mēs sapratām, hei, tie uzņēmumi patiesībā lielākā daļa viņus interesē nevis kādu tur procentu likmi uzliec, bet cik viņam tā nauda izmaksā. Tu tā kā es ieeju veikalā, es zinu, cik man maizes kukulīts maksā. Es taču nerēķinu, ja es maizi lietotu gadu, tad cik man maksātu šī maize uz gadu, ja, pieņemsim. Tad mēs sapratām, hei, mums ir jādomā tā cenošana bišku vienkāršāka, draudzīgāka tam uzņēmējiem. Mēs izdomājam tā, sataisīsim līdzīgi kā veikalā. Tev vajag tātad finansējumu, tu atnāc, pasaki, man vajag 20,000, termiņš ir 6 mēneši, es nopirkšu tur preci, ja, un viņu realizēšu 6 mēnešos. Cik man maksās tie 20,000 uz 6 mēnešiem? Mēs jums esam, hei, tev 20,000 uz 6 mēnešiem maksās tur, pieņemsim, 10%. Tie ir 2,000, tad tu atgriezi 22,000.